Nē, otru reizi, un uz to otru. Tagad mēs ejam atpakaļ uz otro valtu uzreiz, ja? Jā, bet tikai tur. Jā. Tā kā pantiņu un skolas. Jā. Pantiņas. Aiziet. Jau vajadzēs. Pagaidām tas ir vēl mēģinājums. Tur ir futbola spēle, lūdzu izmēģiniet, kas ir sisti soda sitiens, tur varat izmēģināt par sisti soda sitiens. Tā kā vēl ir mēģinājums, mēs pateiksim, kad sāksies oficiāli mūsu koncerts. Kā es te biju. Redzi, šitas es esmu. Gabal Hepcats, Leave Me in Life. Tas ir Hepcats nozīmē cilvēks, kas klausās džēzu, džēzu un blues. Viņi dzīvo, viņam dodas
9 dzīvības. Kādu apsveikumu vārdu jums audzēji teiks pasaules hokeja leģenda Sandis Ozoliņš. Sveicināti! Braucot šeit, es domāju, kam es teikšu apsveikumu vārdus. Tā kā pilsētai, tā kā zīmei vai ēkai lielai, tā nebūtu īsti pareizi teikt. Domāju, jāpasaka, apsveikums un noteikti liels paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizācijā, visiem entuziastiem, kādiem mēs esam šeit savākušies, un noteikti jums, Audzes iedzīvotājiem, Audzes patriotiem, novada patriotiem, apsveicu jūs visus dzimšanas dienām. 100 gadi, vēl cerēsim uz vēl 100 un vairāk simtiem. Un tātad jūs redzat, šeit apvienojas gan vecā paudze, gan Megija no pašas jaunākās paudzes. Šo dziesmu katreiz Arnolds Sabuls kopā ar Raimondu Rasu pirms gadiem 40-50 spēlēja Tercās. Ļoti skaisti skanēja šis skandarbs. Kārlis ar Antonu kopā nav spēlējuši jau pusgadsimtu. Tagad jums būs iespēja to visu redzēt. Un arī, protams, viņiem pievienosies arī jaunā paudze. Piemēram, Megija ar saksofonu, Antons, Oskars, Igors Semuškins, basgitāra un, protams, Sabuls Kārlis, bungas. Visus nosauc Pēters Dombrovskis, gitāra. Savukārt nākamā dziesma ir veltīta mūsu Līgoškalnam, kur mēs esam daudzi no klātesošiem, esam kopā vadījuši Jāņu svinības. Un šis ir tieši veltījums Līgoškalnam. Jūs arī internetā pamanījāt, pēdējā laikā ir bildes no Līgoškalna leģendārās estrādītes, kā mēs tur arī no gājienas, kad mēs gājām no Vecautas pils gājienā. Un tātad šis ir veltījums Jāņiem Līgoškalnā. Šķotiem pārtī, jo saules sargs, kā naktsnīgs ugunskurs. No kalniem bēž, nes tālās līdot dziesmas, tur cita balss, man citas skaņas būr. Un kā jūs zināt un atceraties,
ļoti ilgus gadus. No 86. gada līdz pavisai nesenai pagātnē kopā spēlēja Ilgons un Pēteris. Ilgons šodien mums ir līdzjutējos, kā viņš pats saka, bet Pēteris tūlīt jums kaut ko no tā repertuāra atgādinās. Gribu nodziedāt vienu dziesmu par draugiem. Un šo dziesmu gribu veltīt savam kolēģim Ilgonim. Viņš paklausās, kā mēs kādreiz kopā spēlējām. Un cerams, ka mēs vēl kādreiz uzspēlēsim. Daudz gadu pagājis, bet daudz ir stāv priekšā. Ko nesīs rītdienā, vai maizi gaudās līdz. Bet tur jau ir tas prieks, ka nezini, kad cikos. Ar pošu asmotē pie sevis draugi skries. Tā, kad ir kāds cilvēks šeit šovakar arī, kuram pateicoties, man sanāca šī ciešā sadarbība ar Auci. Jā. Tas ir Brīžs Kaminskis, šobrīd pašvaldības savienības priekšsēdis. Es gribētu, varbūt mēs kopā viņu varam pierunāt, nodziedāt kādu dziesmu. Jo, kā jūs visi ziniet, arī viņš nav muzikants, viņš ir mūziķis. Viņš man bija tā, faktiski es viņam jautāju, pirms nāca šeit. Es viņam jautāju, jā vai ne, viņš teica, protams, jā. Bet viņš nezināja, par ko viņš stāsts. Bet viņš apsūta. Jā, tā, tagad skan labāk, jā. Jā, viņš apsolīja, nezinot, par ko viņš stāsts. Stāsts ir ļoti vienkārši, tā ir dziesmiņa, visu vadītāja dziesma. Es zinu, visi mani. Baigi zemāk, baigi bas. Visi mani dievāk. Es zinu, visi mani nīst, lai mani nīst, lai mani dievāk. Vienalga man, vienalga man, lai mani nīst, lai Labvakar, cienījami aucinieki, labvakar, auces viesi. Labvakar. Nu, mēs esam vēstneši no Tērvetes, abi ar Oskaru, un atļaujiet sveikt jūs visus auces 100. dzimšanas dienā. Urā! Urā! Tā, nu, mums iznākuši tādi šlāgeru svētki. Šovakar aucē dažādi uzstājās mākslinieki un prieks, ka vecie muzikanti kuri Māris Druva. Paldies tev, ka tu sapulcināji veco gvardi, tas bija kolosāli. Vienmēr patīkam redzēt jūs aucēt. Nu, mums pašiem prieks būt. Starp citu, gribam uzreiz arī ar Oskaru palielīties, jo mēs arī neesam nekādi vakarējie. Jo es jau skatos, esmu ar baļļu spēlēšanu gandrīz 50 gadus, Osis 48, viņš ir jaunāks. Jā. Tā, nu, šeit puišais muguras būs mums uz beidzamo dziesmu. Tiem stāši nedaudz lielāks, bet mēs esam turpat, un tāpēc mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē ēst muzikantu maizi. Man savu laiku bija tā laime vai nelaime 3 gadus nospēlēt Krogā, un tur bija tik daudz iespaidu, kad man radās veselas
3 dziesmas par muzikantu dzīvi, konkrēti par krogus muzikantu dzīvi. Bet īstenībā jau tie, kas pat nav spēlējuši krogā, ja, īstenībā tas pats, kas notiek krogā, notiek arī banketiņos, kāzās, koncertos, baļļukos. Tagad mēs faktiski esam visi gājuši vienu ceļu ilgoni. Ir tā? Mēs zinām, ko tas nozīmē. Un šo dziesmu, ko tūlīt dziedāsim, mēs jau dziedām diezgan daudzus gadus, un ik pa brīdi mums pēc koncerta pienāk kāds cilvēks, tāds saka, ziniet, puiši, šī dziesma ir par mani. Tātad tas, ko es esmu šajā dziesmā pateicis, jā, ir visiem saprotams. Un tāpēc mēs gribam veltīt dziesmu vecajai gvardei, vecajiem muzikantiem, tiem, kas joprojām vēl turpina spēlēt, nu, un arī tiem, kuri nav vairs mūsu vidū. Lai skan dziesma Krogus muzikants. Caur tūma kātītajiem stāvi, udlāžu šķindoņu mūzika skan. Uz mazas skatuves mūzikants spēlē, to apņem sviedri un degvīna tvans. Šeit apstāti labākie gadi, ja tos par labākiem vispār var saukt. Šeit arī miruši jaunības sapņi, kam restorānā nav lēns bijis plauks. Ej, Krogus muzikant, no tevis gaida baudu. Ej, Krogus muzikant, tev degvīns glāzē liec. Ej, Krogus muzikant, tev jāsmaida par naudu tiem, kas maksā, un vienalga visiem tas, kad tev jau sviedri līdz. Ej, Krogus muzikant, no tevis gaida baudu. Ej, Krogus muzikant, tev degvīns glāzē liec. Ej, Krogus muzikant, tev jāsmaida par naudu tiem, kas maksā, un vienalga visiem tas, kad tev jau sviedri līdz. Paldies! Paldies! Tā, gvarda jau gandrīz uz vietas viss ir, un tagad es skatos nāk augšā jauktais koris Tērvete, diriģente Dace Rēnika, un tūlīt mēs dziedāsim kopā dziesmu, bet pirms tam teiks vārdus Dace. Esiet sveicināti visi Auces 100. dzimšanas dienā. Un liels prieks tiešām šodien ir būt starp jums. Mēs Tērvete šogad 805. reizi tikām nosaukta jau kopš dzimšanas. Auce ir 100, tātad Auce aug un aug un attīstās, un mēs lepojamies ar to, ka mums ir Auce, aucenieki lepojās ar savu pilsētu, un ar to, ka šeit dzīvojam un varam strādāt un ieguldīt sevi savas pilsētas attīstībā. Bet kāpēc mēs esam šeit? Tērvetes korim ir tāda jau sēna sadarbība bijusi tieši ar Māri. Un jūs jau zinat, ja kāds ar Māri sakuļās, nav tāda vārda laikam, ja kāds sapinās, tad tā grūti ir vaļā tikt. Un mēs ar Māri jau tā kā saplinušies jau ap, nezinu, cik 15 gadus. Apmēram. Ja ne vairāk. Pazīstam, mēs esam daudz vairāk. Jā, pazīstam, mēs esam vairāk, protams, bet mēs esam iesaistījušies Māra projektos, gan mēs ar Artūru, gan arī mūsu korītis, un šodien nav jau viss koris, ir kora grupa, kas varēja tie sēdāmies mašīnās un braucām uz Auci, lai būtu kopā ar jums, un lai būtu kopā ar Māri, atbalstot viņu šajā tik foršajā pasākumā, kur spēlē šie muzikanti, kur aucenieki var lepoties ar savējiem, un arī, protams, ir prieks par ciemiņiem. Šoreiz mēs laikam esam ciemiņi. Mēs dziedāsim dziesmu, es gribu dziedēt nopietna, bet skaista dziesma. Kas saistās ar šo dziesmu? Tas ir pirmais no Māra projektiem,
kur mēs tā kā suminājām un atcerējāmies dzejnieku Andreju Eglīti. Un Māris tad lūdza, Artur lūdzu uzraksti kādu dziesmu ar Andreja Eglīša tekstu. Un tapa Es gribu ziedēt. Un šī projekta laikā mans uzdevums bija braukāt arī līdzi Mārim pa Latviju, kur bērnu skolās un kur kultūras namos, kur tik neskaitīja Andreja Eglīša dzeju. Un mans uzdevums bija vadāt... Gleznu. Un kādu gleznu, Māri? Jāņa Anmaņa gleznu, kura tagad ir apskatām manā mākslas telpā, stacijas telpā, tā kā jūs varat nākt skatīties. To es gribēju arī pieminēt, ka šī glezna, kur ir Andreja Eglīša portrets, ko ir gleznojis latviešu mākslinieks Jānis Anmanis, tagad pēkšņi es biju vasarā pie Māra, un tur augšā, tur tajā stacijas mājā, stāv šis portrets. Bet pati atceros savām rokām, projekts beidzās, atdevu māksliniekam. Tātad mākslinieks arī ir bijis uzticams draugs Mārim un nodevis viņam tālāk šo portretu glabāšanā. Tā kā, ja kas, tad viņam tiešām ir tāda liela vērtība, kas ir Māra, tā kā, kas tev tas tāds muzejs vai krātuve? Mākslas telpa. Mākslas telpa, jā, tātad tur ir tādas atmiņas, kas saistās arī ar mums. Tātad vēlreiz sveiciens Aucei dzimšanas dienā. Es gribu ziedēt. Es gribu puķei ziedēt līdz un zīmenim, kas šķēļās gaisos, tai gaismai, kas no krēslas tīc. Es saules dārzos iedams taisos, it visam ziedēt, ziedēt līdz. Es gribu Dievs, ko gribu es, pie upes sudrabt vaikā stāties, un saplūkt ziedot purenes. Var man tāpat kā puķei klāties, lai tad vēl ziedu līdz. Es gribu Dievs, es gribu Dievs, es gribu Dievs, ko gribu es, pie upes sudrabt vaikā stāties, un saplūkt ziedot purenes. Var man tāpat kā puķei klāties, lai tad vēl ziedu līdz. Es gribu Dievs, es gribu Dievs, es gribu upes teikties līdz, un mākonim, kas pāri jumjas, ar lapu augstu lapot līdz, un sacīt skaistums tas kā skumjas, kas debesīs no zemes tīc. Es gribu Dievs, ko gribu es, pie upes sudrabt vaikā stāties, un saplūkt ziedot purenes. Var man tāpat kā puķei klāties, lai tad vēl ziedu līdz. Es gribu Dievs, es gribu Dievs, es gribu Dievs, ko gribu es, pie upes sudrabt vaikā stāties, un saplūkt ziedot purenes. Var man tāpat kā puķei klāties, lai tad vēl ziedu līdz. Es gribu Dievs,
es gribu Dievs, es gribu Dievs, es gribu Dievs, es gribu Dievs, es gribu Dievs. Paldies! Ja es neko nejaucu, Māri, tad šī būs pasākuma pēdējā dziesma, ja? Jā, tagad mums pasākuma. Tev būs kādi svinīgie vārdi, ja es varu Svinīgie vārdi būs tādi, ka mēs vēl mazliet turpināsim tādā brīvā dabā to muzicēšanu, ja? Jo vēl jau daudz grib muzicēt, es pats gribu uzspēlēt akordionu. Es domāju, ka Ginska Minsks vēlreiz grib tikt uz skatuves, ja? Obligāti. Noteikti, ja? Tā kā mums jau būs vēl tāda neoficiāla muzika, bet oficiāli šī un auca cauri gadsimtam, tāpēc, ka jūs dzirdējāt dziesmas gan no pirmā brīvās laika, gan no vācu laika, gan no padomu laika, gan no šodienas, ja? Un šī dziesma arī viņi pieskaitām gan vācu laikam, un tā ir kopā visiem cietam leģionāra dziesma. Tā kā grupa Tērvete, koris un šī dziesma ir tilts starp Tērveti un Auci. Dziesma, ko mēs dziedāsim visi, jo šī dziesma ir Latviešu muzikas zelta fonds, mūžam zaļā Alfrēda Vintera dziesma. Atceries meitenīt, un mēs uzstāsimies ar dzīvo grupu. Kungi, esam gatavi? Aiziet! Jā, un, protams, koris Tērvete, jā. Pie galdiem pašopojamies, jā. Kā zaļum ballē. Varbūt sāks tomēr kāds dejot beidzot. Ar arī uzdejot, jā. Vajag uzdejot, jo mēs vēl pēc tam uzspēlēsim. Atceries meitenīt, viņš stālu kluso, atceries strautu, kur tikāmies mēs. Atceries ozolu pietuļi skumjo, zem kura zāriem tev skumstīju es. Mēs skumstī meitenīt dzīvo kā mēs, skumstī daudz. Šķiroties pasmaidi zelteni zēns, kas projām brauc. Paldies! Daudz laimes Aucei jubilejā! Daudz laimes! Paldies jums! Paldies grupai Tērvete korim un arī vecai gvardei. Sabuls Kārlis pie bungām, Antons Daubars akordions, Igors Semuškins basgitāra. Un arī jaunai paaudzei Megija saksofons, Pēters Dombrovskis gitāra. Bet, kā jau teicu, mēs jau vēl kaut ko uzspēlēsim visi kopā. Kur Ginska Minsks? Nav beidzies, vēl būšot pendeļu sišana. Vārdsargs jau nav pazudis. Jā, palikuši tikai vārdi. Būs jārāda meistarība trāpīt vismaz vārtos.
divas līdz, un tu arī nevienies, tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Tas nekas, ap tas tik